Sveiki! Es esmu Kristaps. Mēs spēlēsim šodien manu pasauli. Un nekas, kad man ir tur reklāmas, bet labi. Tad es šitu sēriju uztaisīšu ar savu draugu, un tad jūs varēsiet redzēt, kā viņš spēlēs. Nu, tad jūs varēsiet redzēt. Tā. Es tagad taisīšu savu māju, un tad jūs redzēsiet, kad es esmu ļoti foršs māju taisītājs. Ja jūs gribētu kāds zināt, kā es taisu šādas mājas, tad rakstiet komentāros. Es jums atbildēšu. Vienmēr es jums atbildēšu. Bet, ja jūs rakstīsiet par daudz komentus, tad es varētu ne uz visiem atbildēt, bet tie, kuri nevarēs to te uzrakstīt komentārus, tad lieciet vienkārši laikus man, tad es vairāk sērijas taisīšu. Labi? Un te, kad es pabeigšu šo māju, es jums parādīšu savu visu pasauli. Labi? Un tad jūs redzēsiet, kādas es mājas taisu. Labi? Un jūs varēsiet uzrakstīt man komentārus par to, kā es spēlēju. Vai es slikti spēlēju, vai labi spēlēju. Tā, es jau pabeidzu māju, un tagad varēšu parādīt vienu savas draudzenes māju. Šī ir viņas māja, šeit ir daudz puķi, un šeit ir šitais te viņas guļamistaba. Un tā. Nu, kā jūs varat redzēt, tur ir milzīga sēne, tur ir zobeni, te loki, un te ir milzīga tāda māja. Nu, te ir lielāka, tikai nedaudz mazāka. Un šeit ir mans solis. Es jau te taisīšu apkārt sienas, un tur man tālāk ir viliķis. Ja jūs zinātu, vai jūs zinātu, vai ja jūs nezināt, tad jau jums arī jūs varētu rakstīt man. Tev nav viliķa, tev ir viliķis. Bet tā man ir viliķis. Es pats viņu uztaisīju, skatījos un domāju. Un šeit ir viņa, tā teikt, galvenais karalis sēž. Nu, es, protams, esmu karalis, kur man ir zelta bruņas. Un tā, es jums parādīšu savu māju. Kā varat redzēt, šeit ir tāds tornis. Un es varu šitā te aiziet, šeit ir mana māja, tur dators un tā tālāk. Un šeit es varu uzkāpt ārā, un te ir nelielas trepītes uz šeieri. Labi, visiem atā!